Tā vienmēr un visur, un vienmēr ar veselu ādu. Atceros, gāju es vienreiz zirņos, nedaudz aizņemties. Es tā piedos, pat paskriet vairs nespēju. Un šitie cilvēki ņem un iebāž mani maisā un pakar kokā. Dzirdu, viens nāk. Paurbinu ar ķepu maisā mazu caurumiņu. Vilks. Apsēžas vilks zem koka, skatās uz maisu, sēž un domā. Vilks viņu zina, ko viņš domā. Pēc kāda brīža vilks prasa. Vai maisā kāds ir? Ir. Es atbildu, bet es tevi lūdzu netraucē mani. Tu tas esi trusīti, brālīti. Es, bet netraucē man klausīties, netraucē. Klausīties? Jā, es saku, mākoņos tik jauki dzied. Dzied? Kas dzied? Eņģeļi dzied un ļoti skaisti dzied. Bet es te lejā nekā nedzirdu. Lejā, tādēļ jau es sēžu te augšā, kokā un maisā. Bet tu ej prom, tu man traucē. Es arī gribu kokā un maisā. Ielaid mani lūdzu, brālīti, trusīti maisā paklausīties. Un ņēma mani pierunāja. Izlaida vilks mani no maisa laukā, pats iekšā, es maisu ciet, pakaru kokā un prasu. Nu kā? Es neko nedzirdu, saka vilks. Manuprāt, tev nav muzikālās dzirdes. Bet ko lai es daru, ka man nav muzikālās dzirdes? Varbūt tev ar laiku būs. Bet man toreiz tik daudz laika nebija. Laikam jau tie cilvēki ļoti izbrīnījās. Mazais, mīļais trusītis pārvērties lielā, ļoti nemuzikālā vilkā. Tennessee un Alabama, Alabama, Tennessee, Tennessee, Alabama, Alabama, Tennessee. Jā. Brālīti trusīti. Labdien, māsa Lapsa. Labdien, brālīti trusīti. Labs laiks šodien. Jā, labs gan. Tikai es domāju, derētu lietus. Jā, lietus jau nu patiesi derētu. Tāpat vien piestaigāja vai kādas darīšanas? Darīšanas. Jā, lietus patiesi derētu. Brālīti trusīti, tu esi teicis. Un teicis? Jā, tu un teicis brālim Bruņurupucim. Es un teicu? Jā. Un brālim Bruņurupucim? Jā, tu un teicis un brālim Bruņurupucim. Un teicis, ka mans tēvs, tavam tēvam, esot 30 gadus kalpojis par jājam sirgu. Es? Jā. Par sirgu? Jā. Un tavs tēvs? Un mans tēvs? Jā. 30 gadus? Jā. Tie nu gan ir nieki. 30 gadus. Mans tēvs nemaz tik ilgi nenodzīvoja. Gadus 20, 25, bet nevairāk. Te tu runā nieku. 30. 20? Nu 30. 25, un arī tas ir daudz. Nu, bet es taču saku 30. Nu labi, ja tu tā saki, lai arī būtu 30. Jā, 30. Un par zirgu. Un mans tēvs. Un tavam tēvam. 30 par zirgu. Tavs tēvs, manam tēvam. Nu, tagad tu esi apmierināta? Jā. Tas ir nē. Es tev galīgi nesaprotu. Tu atnāc, strīdies ar mani, es tev visur piekrītu un tev atkal nav labi. Ko tu no manis gribi? Kā? Es un gribu? Es? Nē, tiešām. Nu, ja, ka es gribu, lai tu tūlīt uz karsām pēdām nāc man līdz pie brāļa Bruņurupuča un pasaki viņam. Es esmu slims. Slims? Jā, es esmu palicis slims klausoties tavu muļķīgo runāšanu. 30 gadu. Slims un viss. Es esmu ļoti slims. Ārstu, man vajag ārstu. Ārstu, jā, vai, labi. Nu, būs tev ārsts. Es tev uz rokām aiznesīšu pie ārsta. Nē, neaiznesīs, viss tas ir tālu. Tu man nometīsi zemē. Nu, labi.
Nē, bez sedliem es jāt nemāku. Un es esmu slims, es esmu ļoti slims. Oi. Nu labi, es aiziešu pēc sedliem, jā? Un iemaugļus, ja tie ir apauši, es vienmēr tos jaucu. Es ceru, tu mani saprati. Jā, es tevi sapratu. Vai. Un tādas ierīces acīm, lai to neredzētu ne pa labi, ne pa kreisi. Tu esi tramīgs zvērs, ieraudzījis kaut ko un sabīsies un nometīs mani zemē, bet es esmu pati redzi. Ļoti slims. Tas nav literāri pareizi. Ļoti iespējams, jā. Vai. Un pātagu. Pātagu labi garu. Un kauboja cepuru un piešu zābaki man ir pašam. Ļoti skaisti un ļoti sarkani zābaki. Vai. Un esi drīz atpakaļ, jo es taču esmu slims. Jā. Aizskrēja. Zābakus, manus skaistos sarkanos zābakus. Lapsa. Zirga vietā. Es esmu teicis, ka lapsas tēvs manam tēvam 30 gadus par jājam zirgu esot kalpojis. 30, tas nu gan ir pārspīlēts. Zābakus kājās. Tiešām skaisti. Zābaki sarkani ir skaisti. Oi, es esmu klāt. Te ir viss. Te ir sedli. Te ir iemaukti, pieši, acu klapseri, pātaga. Un kauboja cepuri. Jā, un kauboja cepuri. Tā, pieši sedli, acu klapes, iemaukti, pātaga, rokā, cepuri galvā. Gluži kā kino. Jā. Un tagad? Nu, uz priekšu! Brālīti, trusīti. Brālīti, trusīti. Es redzu, tu arī esi stāvā sajūsmā. Vējš gar ausi, visādas ainavas skrien gar acīm. Ak jā, tev tās klapes acīm priekšā. Tas nu tā. Bet kad mēs būsim pie tā ārsta? Pie ārsta? Tu slikti jūties? Esam klāt. Tā, tagad es tevi piesiešu pie stava. Tu izskaties tikai nedusmojies, lūdzu, ļoti smieklīga sēdeli. Un tās klapes. Brāli, bruņurupuci! Brāli, bruņurupuci! Brālīti! Tas esi tu, brālīt, trusīti. Es garām jājot. Atceries, es tev stāstīju, ka Lapsas tēvs kalpojas manam tēvam par jājam zirgu. Jā. Un tagad Lapsa. Ko? Un tagad Lapsa. Paskaties labāk pats. Paskaties. Paklausiet, un iznes viņai kādu klēpīti siena. Viņai ļoti garšo siens. Māsa Lapsa! Es dzirdēju, tu tikai nedusmojies, bet man stāstīja, un tā visi runā, un runā tikai par to. Tu tagad kalpojot par zirgu? Tenkas un nieki un baumas. Un pie tam stipri pārspīlētas un nav vērts pat pieminēt. Bet tu? Ko tu? Esot karājies kokā un maisā. Un klausījies, kā debesīs eņģeļi dzied. Jā. Absurds un provokācija. Ne tur kāds dziedāja nekā. Tas izrunāts. Nav izrunāts, jo tas brālītis trusītis. Oi, jā, tas brālis trusīts. Es arī domāju. Mums vajadzētu. Mums noteikti vajadzētu. Viņš to sen ir pelnījis. Ar uzmiju pelnījis.
Mums jāizlaiž baumas. Kā? Atkal baumas? Jā, tā vajag. Tu paziņo brālītim Trusītim, ka es esmu nomirusi. Ko? Darīsim tā! Kas tur ir? Kas tur ir? Draugi! Ir visādi draugi. Es tas esmu, es tavs draugs Vilks. Es atnesu gauži bēdīgas ziņas. Jā, bēdīgām vēstīm vienmēr ir garas kājas. Mūsu labs ir nomirusi. Kā māsa Lapsa un nomirusi? Jā, ņēmusi un atstiepusi kājas. Tā teikt, atšāvusi asti. Pavisam? Pavisam un vēl vairāk. Tad kāpēc tu es pa spraugu visu redzu, neesi sēru drānās? Tāpēc, ja es steidzos uz mājām pārģērties, es tikai domāju, jāieskrien pa ceļam pie tevis, veci paziņas un tā tālāk. Nu, tad uz redzēšanos. Sveiki! Aizskrēja. Nomirusi. Māsa Lapsa. Nē. Kamēr es pats savām acīm nebūšu redzējis. Bet ja nu tomēr nē. Bet no vienas puses, bet no otras puses. Labi, ka vismaz trešās puses nav. Tāds nemierīgs prāts. Nē, man tas tomēr jāredz. Tā, vārti vaļa. Pagalms neslaucīts. Durvis arī līdz galam vaļā. Māsa Lapsa pavisam nekustas. Visi viņu nabadzīti pametuši. Visi nomirusi, bet varbūt viņi tikai slikti jūtas. Tā no pirmā acu uzmetiena liekas ņēmusi un nomirusi. Visiem ir zināms, ja tu ierodies nelaiķi mājās un sauc to vārdā, tad viņš paceļ ķepas gaisā un iesaucas tādā žēlā balsī. Māsa Lapsa. Māsa Lapsa, tu esi viltīga, bet es esmu ļoti, ļoti viltīgs.